spēlēts, un redzam, ka šo maču tiesā leģendārais Elvis Mihaļenko, kurš savulaik pasaules reitingā pusmagajā svarā bija 5. numurs. Viņš visas cīņas, viņam ir, ja nemaldos, 20 cīņas, 18 uzvaras, 1 zaudējums un 1 neizšķirts. Viena tikai cīņa viņam Latvijā toreiz 2004. vai 5. gadā, ka tā bija leģendārā cīņa pret Romānu Dāboliņu toreiz par vakanto pirmo vēsturisko, pirmo neatkarīgi no svara kategorijas titulu profesionālajā boksā. Un, jā, Elvis Mihaļenko šo jostu arī ieguva. Un, jā, 2004. gads, šogad Romans Dāboliņš ar Elvi Mihaļenko nosvinēja šīs cīņas 20 gadu jubileju un arī viesojas dažādās raidījumos, pastāstot par šo cīņu, cik viņa nozīmīgi bija Latvijas profesionālajā boksā un tā tālāk. Nu, cage boxings principā ir tas pats boks, kā jebkurš boks, tā ir vienīgā galvenā atšķirība tas, ka šeit ir cīņa būrī, un šeit ir atļauti arī šie griezties sitieni ar roku. Kaut gan šeit boksa tieks ir vairāk, mums arī šeit ir, redzam, klasiskā boksa pārstāvi, viņi neizmanto šādu iespēju, šie griezties sitieni, tas ir vairāk redzēt kickboksā, MMA, bet cage boxingā tas ir atļauts, bet ļoti reti kāds no šiem klasiķiem izmanto šo sitienu, cienot kaut kādā veidā šos pretinieks. Tie, kas ir tādi tie, kas ir īstie tādi cage boxeri, tie, protams, tie izmanto visu, kas ir ļauts, bet, Ģirds Bāders un Ernests Vaguls tomēr ir klasiskā boksa pārstāv. 3 raundu pa 2 minūtēm, tāda ir formula šajā mačā. Un šodien varam redzēt, ka arī svēršanas procedūrā nedaudz smagāks bija Ģirds Bāders. Viņš kļuvis ir smagāks nekā kā viņš bija pirmajā viņu šo abu sportistu tikšanās reizē. Ernests Vaguls, jā, viņš bija spiests gatavoties Latvijas čempionātām, viņš bija spiests nomest vairākus kilogramus, taču, jā, kā jau es teicu, Latvijas čempionāta vietā viņš bija šeit. Un labs trāpījums no Vaguļa. Vaguls ir tehnisks boksers, es esmu redzējis viņa vairāk cīņas arī atklātajos ringos. Man ļoti patīk Limbašu boksa skolas, teiksim, taču zīmējums ir ļoti labs. Un kā redzams, lai arī es teicu, ka Goldigan kluba vadītājs un treneris ir slavenais MMA cīkstons Andrejs Ozuļa. Andrejs Ozuļa vienmēr izcēlies ar labu boksa tehniku. Un arī šis gadījums nav izņēmums, viņš prot iemācīt un viņš arī iemāca. Lūk, arī treneris Niks. Un tur arī Andrejs Ozuļa šeit ekrānu maliņā ir redzams. Starp citu, pastāstīšu tādu insaidu, tādu, teiksim tā, slepenu informāciju. Andrejs Ozuļa arī gribēja šajā pasākumā atgriezties ringā, taču, un viss sagriezās tā, ka tomēr svarīgāk ir uzlikt cīņās audzēkt nekā pašam iziet, jo Andrejs visu cīņas sportā ir pierādījis un jautājumu nevienam nav tie, kas ir redzējuši un sekojuši līdz viņa cīņām, zina, uz ko Andrejs ir spējīgs. Viņš jau ir 40 plus grupā un viņam vairs nekas nevienam nav jāpierāda. Protams, sportistiem tie, kas ir sportojuši, vienmēr ir grūti, teiksim tā, pateikt, ka viss vairs ringā nekāpšu. Viņš saskatās un gribās cīnīties, bet Andrejs ir ļoti, ļoti inteliģents cilvēks. Viņš paskatās, saprot, jā, viņš ir ok. Bet negarantēja, ka viņš negriezīsies kādreiz kādā šovā uz kādu cīņu. Ernests Vagulis, melnajos šortos, Ģirds Bāders, attiecīgi sarkanajos šortos. Ģirds Bāders kopš vasaras arī ir uzaudzējis tādu muskuļu masu, to var redzēt. Jauni puiši, abi 17 gadus veci. Līdz ar to tāpēc arī abiem sportistiem ir jāvalkā aizsargķivers, jo junioriem nav atļauts, arī cage boxingā nav atļauts boksēt bez aizsargķivers. Un tas ir drošības apsvērumu dēļ, arī redzam šos te 12 unciju amatieru boksa cimdus. Tie ir jāvalk, lai mazinātu traumas iespējamību. Un viss ir, jā, paldies veikalam Budolān, kurš arī nodrošina ar jaunu ekipējumu, visus sportistus, milžu cīņās. Redzam, kā zināms, ir noteikumi paredz, ka pēc cīņas cimdi principā ir metam ārā.
kaut gan viņus var lietot, bet pa lielam tā arī ir vienam turnīram, un principā viņus, viņi teiksim tā, rupi izsakoties, viens 100 pārs ir paredzēts apmēram 10 raundiem. Principā pēc viena turnīra tie cimdi iet jau teiksim tā, jau aiziet uz kaut kādiem klubiem un tā tālāk, un, teiksim, lai izmantot treniņu apstākļiem, bet principā cīņās, tāpēc arī organizators dod šos cimdus, un visiem vienādi viņi ir, un tur zināms, ka viss ir jauns un viss ir kārtībā. Izmanto spēku Bāders, un arī otrais rauns ir noslēdzies. Nav īpaši daudz darba Elvim Mihailenko, šie puiši ļoti, gribētu teikt, tīri boksē, bez aizrādījumiem. Un minūtes pārtraukumā ir iespēja Andrejs asistē savu audzēkni, Girdu Bāderu. Un SS promo meitenes, kā vienmēr, ir kopā ar milžu cīņām, un ringa meitene Erika dodas ringā, lai parādītu skatītājiem, ka priekšā ir vēl viens rauns. Andrejs arī papēta, kas notiek pretējā laukuma stūrī, paskatās, kas notiek ar Ernestu Vaguli, ko viņam treneris Niks saka, un Niks arī jāuzsit kolociņu, saka, aiziet vēl viens rauns mums ir priekšā, jāsarauj un jāmēģina izcīnīt uzvaru. Es domāju, ka līdzīgus vārdus arī un uzmundrinājumu saņēma arī Girds Bāders. Abi arī jaunie perspektīvie sportisti. Milžu cīņās tā tradīcija jau kopš 2009. gada pirmās 2-3 cīņas parasti ir jauniešiem, jauniem talantiem, lai dotu, teiksim, lielāku platformu, gatavojoties starptautiskajām sacensībām, varbūt arī profesionālai karjerai, jo milžu cīņas ir izveidots šis seriāls, principā, lai dotu platformu perspektīviem sportistiem, gan tie, kas jau ir jau, kā saka, debitējuši profesionālajā boksā, ne profesionālajā cīņās, šeit nerunāsim tikai par boksu. Profesionāla boksa pārstāv milžu cīņās, tad, kad cīņas ir būrī nav devušies, tikai pēc cage boxing noteikti, bet tāds, teiksim tā, nedrīkst pat diez vai federācija ieskaitītu šādu cīņu kā pro boks, jo tas ir tomēr cīņa būrī, un paskamies, kāds aktīvs ir Girds Bāders. Girds Bāders ir nedaudz pakausējis Ernestu Vaguli, šeit var just arī šo te, es pieļauju, ka svara atšķirība, ja vakar svēršanās procedūrā Bāders iekļāvās svara divīzijas rāmjos, bet bija nedaudz smagāks par Ernestu Vaguli, tad šodien es pieļauju, ka viņa svars ir krietni lielāks un atjaunošanās viņam bija daudz vienkāršāka nekā Ernestam. Ernests ir pagurs, protams, un arī Bāders, protams, ir pagurs. Bāders izmanto dažas viltības, izmanto savu dabīgo fizisko spēku, grūst pretinieku. Ernestam tas, protams, maisa realizē to potenciālu, ko viņš varētu, un tos ieroču labs trāpījums no Ernesta. Ernests iet uz priekšu. Kļūdaini, manuprāt, izvēlējās Ernests nevis turpināt ar taisniem sitieniem, bet ieveizēt šo sānu sitienu, un redzam, kur ir spēka apmaiņa, kur ir, tur var redzēt, ka Bāderam ir priekšrocība, bet redzam arī to, ka Vaguls padoties negrasās atskan gongs, tas nozīmē to, ka cīņa ir galā, un tiesnešiem būs jānosaka uzvarētājs. Atkārtojumā labākie momenti. Jāpiezīmē, ka šo cīņu tiesā tikai viens tiesnesis, un tas ir ringa tiesnesis Elvis Mihailenko. Un kāds uzdos jautājumu, tas nav godīgi, bet paskamies arī lielajos šovos, tādos Lielbritānijā, arī Vācijā redzēt, un daudz kur citu redzēt, ka ir viens tiesnesis, tas ir ringa tiesnesis, un viņš ir tas, kas nosaka. Un mēs paļaujamies uz Elvis Mihailenko. Elvis Mihailenko ir, kā jau teicu, dzīvā leģenda, pats izcils boksers, promoters, treneris un funkcionārs vienā vārdā. Viņš arī, starp citu, ir arī cīņu komentētājs. Komentējis vairākās valodās, perfekti pārvalda krievu valodu, angļu valodu un, protams, latviešu valodu, kas ir viņa dzimtā valoda.
pēc 3 raundiem uzvaru izcīna sarkanais stūris. 1-1 pēc rezultāta. Jā, triloģija jānoslēdz. Kur tā triloģija tiks noslēgta starp šiem abiem sportistiem? Tas ir labs jautājums, taču jā, atceramies pirmajā duelī. Vagls bija labāks, bet šajā mačā Bāders revanšējās un gaidam trešo cīņu. Vai tas būs milžu cīņās nākamgad? Labs jautājums. Iespējams, ka viņi to jautājumu sakārtos ātrāk, bet kas to zina.